Es esmu Juris Jansons un jau vairākus gadu desmitus nodarbojos ar Amendas dzimtas pētniecību. Amenda ar savu ģimeni dzīvojis Laices pagasta ziemeļ austrumu malā. Šis apvidus ir ievērojams ar to, ka atrodas Talsu Pauguraines dabas parka zonā. Ceļš Ķībiškroks šķēde ir robežšķirtne, no kura uz ziemeļaustrumiem sākās dabas parks. Dabas parks vēl ietver Laucienes un Lībagu pagastus. Dabas parks ir interesants ar to, ka šajā parkā atrodas aug ļoti daudz ziedaugu. Ir pavisam atrasti dabas parkā 637 ziedaugi un Talsu mācītāju mūžas teritorijā, kas ir 22 hektāri, ir konstatēti 264 ziedaugi. Vēl var palepoties ar Dižozolu pie mācītāju mūžas ezera, kas arī ir pieskaitāms pie Latvijas Dižozoliem. Šajā skaistajā vietā arī ir uzcelta Talsu mācītāju mūža, kas celta laika periodā 1805. līdz 1807. gadam. Ir saglabājušās vēstules un raksti par šīs mācītāju mūžas celtniecību. Talsu mācītāju mūžas ēkas ir cēlis, vadījis celtniecību Kārlis Amenda, kurš sāka kalpot 1801. gadā. Saglabājies viss mūžas komplekss, kas ietver sevi gan mācītāju māju, tās ir dzīvojamo māju, gan ērberģi, tās ir kalpu māja ar 4 atsevišķiem dzīvokļiem, vēl turpat mājas tūmā ir zirgu stallis ar ragavu un braucamo novietni, kas tajā laikā ir bijis galvenais pārvietošanās līdzeklis, turpat arī ir klēts, tālāk ir lopu novietne. Un šādā ziņā Laids var lepoties ar šo visu kompleksu kopā. Daudzās vietās Latvijā ir palikusi kāda tikai no ēkām, bet šeit ir saglabājies viss komplekss. Pati dzīvojumā stāstīt pa katru telpu vēl atsevišķāk sīkākas detaļas, kas ir būvētas tā laika stilā un ir tā laika vēstures liecinieces. Tāpēc arī mācītāju mūžas komplekss ir vēstures piemineklis, kur var atrast būvdetaļas 200 gadu garumā. Amenda kalpoja Talsu draudzē no 1801. līdz 1836. gadam. Arī mūža beigās viņš bija Kandavas iecirkņa prāvests un Kurzemes novada luterāņu baznīcas padomnieks. Savu dzīvi viņš beidza mācītāju mūžā, nomira, un arī šeit viņš vēlējās, lai viņu apglabā, tāpēc viņa paša izvēlētā vietā, stāvā pakalnā, ir viņa kaps, blakus atdusās viņa sieva Žanete, un
vēl talsu mācītājs vēlākās paudzēs pēc uzvārda Vēbers. Šī vieta ir gleznainā vietā, paverās skaists skats uz apkārtni un ir iecienīta turistu apmeklējuma vieta. Amenda savu vietu vēsturē ir atstājis ar tādu ievērojumu faktu, ka viņš pēc mācībām Jēnā, kur studēja teoloģiju, devās uz Vīni un te sapazinās ar slaveno vācu komponistu Bethovenu. Viņus abus saistīja cieša draudzība, 1,5 gadu, kur abi ļoti sadraudzējās, viņiem bija kopīgas intereses muzicēšanā, un šī draudzība ir saglabājusies līdz mūsu dienām vēstulēs, kuras ir viens otram rakstījis. Vēstules ir ļoti sirsnīgas un ļoti draudzību apliecinošiem vārdiem pilnas. Tāds teiciens ir: tu nāc man 1000-kārt prātā, es tevi nekad neaizmirsīšu, tu esi pats labākais mans draugs, un šādā veidā ir viņu draudzība iemūžināta līdz mūsdienām. Amenda arī bija ļoti labs violnieks un iecienīts daudzās Kurzemes muižās, kur bija interese, lai viņš atklāja gan svinīgos saviesīgos vakarus, gan medību balles. Atceroties Amendu, Talsu novadā, šī interesantā draudzība ir pelnījusi lielu ievērību, un sākot ar 2005. gadu ir iedibināti Amendas muzikas svētki. Katru gadu satiekās pētnieki, tāpat arī muzikas cienītāji, lai klausītos atmiņās, kas arī arvien papildinās, lai klausītos Bethovena skaņdarbus. Esam strādājuši pie Amendas dzimtas pētniecības un ir izdevies sastapt faktus, atklāt faktus par 193 pēctečiem, kas dzīvojuši laika posmā no 1800 gadiem līdz mūsdienām. Amenda arī ir ievērojams ar to, ka viņš ir sūtījis dažādus muzikālos sižetus Bethovenam un rosinājis Bethovenu sacerēt skaņdarbus. Ir fakti, kas apliecina to, ka no Talsu mācītāju muižas ir sūtīti melnraksti kādai operai, kuru gan Bethovens nav uzrakstījis, bet kuru atsevišķas muzikālās skices Bethovens ir izmantojis savā slavenajā 9. simfonijā, un it sevišķi ir arī izmantojis Oda priekam sacerēšanā, kas ir Eiropas Savienības himna.
Vienkārši šis gads ir Laidzes skolai, teiksim, tā nozīmīgs ne tikai ar to, ka mums ir 130 gadu jubileja, bet arī ar to, ka mūsu skolai šogad mainās status. Mēs esam kļuvuši par Talsu 2. vidusskolas filiāli, bet tas nav tas sliktākais variants, jo tas mums dod arī, teiksim, kā lai pasaka to visu, tur ir arī ļoti lielas priekšrocības, jo, lai notiktu kaut kādi pulciņi, kaut kādas nodarbības, vispār ir nepieciešama naudiņa. Un 2. vidusskola ir tā, kas mums šobrīd finansiāli uztur, jo skolēnu skaits, diemžēl, pa 5 gadiem ir samazinājies no 120 uz 66. Un tas ir katastrofāli. Bērni, teiksim, to, ka mēs esam filiāli, es domāju, tā neizjūt. Ja? Jo mēs pastāvam tāpat kā atsevišķa skola, mums ir atsevišķs vēl šogad budžets, sākot ar nākošā gada 1. janvāri budžets būs, protams, kopīgs. Stundas mums notiek tāpat, kā notika līdz tam. Noteikumi mums ir savi. Mēs principā dzīvojam to pašu dzīvi, kas ir bijis līdz šai filiāles izveidošanai. Šajās brīvdienās mums bija ļoti jauks pasākums, gan 3 dienas. Tā bija mazo pavāru skola ar devīzi izgaršosim rudeni. Un 3 dienas bērni no 1. līdz 9. klasē paši praktiski darbojās. Jo tas status, tas nosaukums jau neko nedod. Dod jau tie cilvēki, kas paliek tepat, un cilvēki ir palikuši. Vismaz lielākā daļa cilvēku, kas šeit ir strādājuši, tie ir palikuši. Ko es varu teikt par Laidzes skolu? Es varu teikt tikai vienu, ka Laidzē strādā labi skolotāji. Es uzskatu, ka cilvēki, kas tiešām dara savu darbu, dara tā, lai bērniem ir interesanti, lai bērni varētu izpausties dažādās jomās. Un es tā brīžam domāju, kur bērns ir vinnētais, lielā skolā vai mazā skolā. Mazā skolā grib viņš to vai negrib, bet viņam ir jātēlo kādā izrādē, lomiņa jāspēlē. Viņam noteikti ir jādzied, viņam noteikti ir jādejo, vismaz 1. 4. klasēs. Lielajā skolā viņam ir ļoti viegli paiet malā, tad, ja viņš negrib. Jo tur jau vēl ir citi, uz kā balstīties. Bet šeit ir viņš viens, gluži viens, ja? Bet tie ir, piemēram, jāansamblīts, tad tās ir 12 meitenes, ko var salasīt 5. 9. Ja? Kam ir labas balstiņas un dzied. Un viņi nevar pateikt, es negribu, vai man šodien sāp galva, es tur nedziedāšu. Viņai tas viss ir jādara. Un līdz ar to katrs bērns kaut kur piedalās, kaut ko dara, un arī vecākam, kad viņš atnāk uz šo te koncertiņu, es domāju, ir taču patīkami ieraudzīt, ka rekur manējis dzied, vai rekur manējis dejo, vai kaut ko tēlo, kādu lomu spēlē, ja? Sports mums ir, tas ir liels pluss, ja? Jūs jau arī redzējāt to apkārtni, kāda, ir tāda ir, mēs cenšamies sakūpt visu, bet sporta stundas mums pārsvarā notiek ārā. Man sporta skolotāja arī vēl šonedēļ saka, var nākt kāda pārbaude grib, bet tagad ir labs laiks un bērniem ir jāvingro ārā, nevis zālē, ja? Un tad viņi ir uz stadionu, tad viņiem ir, tur, teiksim, vai kross, vai spēles, vai, vienalga, visa šī fiziskā aktivitāte, viss notiek ārā. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, sevišķi mūsdienās, kad bērni lielāko daļu laika pavada tomēr telpās, pavada pie datoriem, vēlamies to vai mēs to nevēlamies, ja? Bet situācija ir tāda, un tā ir ļoti liela priekšrocība. Vienmēr un visur, un no pavasara, kad mums vēl bija āboli dārzā, kurā skolā vēl var iziet ārā, aiziet uz ābeļu dārzu, noraut ābolu, turpat noēst. Jā, protams, ir kaut kāds šoks pārējot no mazas skolas, kur mēs jūtamies varbūt brīžam kā viena liela ģimene, viens otru pazīst, viens ar otru te satiek, sasveicinās un aizejot uz lielu skolu. Protams, kaut kāds šoks ir, šoka moments, jo tur ir ļoti daudz šo te bērnu. Irēna Losbere, Talsu 2. vidusskolas filiāles, Laidzes pamatskola, direktora vietniece. Tas amats tāds garš, tas viss nosaukums. Biju Baltijā mājā, kā es saku, mēs parakstījām līgumu par datoru piegādi. Tad, kad iemaksās naudiņu pēc 4 mēnešiem, vismaz, ja, protams, iznāk gaidīt, 4 mēnešu laikā ne, bet pēc 4 mēnešiem mūsu skolas saņems. Mūsu skola nav vienīgā, protams, daudzas lauku skolas un arī pilsētas skolas saņems tātad par Eiropas struktūra fonda līdzekļiem iegādātos
datorus, multimēdiju iekārtas, tā kā mums arī būs 10 stacionārie, 2 portatīvie datori, interaktīvā tāfeli. Šodien mēs ar Latvtelekom pārstāvu vienojāmies par datortīklu uzlabošanu, jo mums ir tāds plāns, ka varētu katrā klasē būt šis interneta